Lulikā noslēgusies ikgadējā Sijā Liepājas RAS rīkotā akcija Štepseles ceļojums, kuras ietvaros skolēni tiek aicināti savās skolās vākt nolietotās elektroiekārtas. Šogad piedalījās 13 skolas. Atsaucība katru gadu aizvien lielāka, par ko mums ir liels prieks, kad šīs elektroiekārtas nenonāk dabā, bet nonāk šķirošanas punktos. Šogad kopumā ir savākts 3521 nolietota elektroiekārta, kas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā pērnajā gadā, kad rosība ir. Un šogad pirmo vietu iegūst Ata Kronvaldā Krotes pamatskola, otrā vietā ir Turlavas pamatskola un trešā vietā ir Vērmes pamatskola. Mazās miestiņos tās skoliņas ir tādas saliedētākas, un kad viņi sāk šo akciju, tad viņi tiešām viens otru uzrunā un mājās visus kambarus ar vecām tehnikām izšķiro, savāc un aizved. Mājās jau, man liekas, kaut kas nolietojās, īpaši mūsdienās, kad telefoni nokrīt bērniem, saplīst, un bieži vien tas remonts iznāk dārgāks nekā pirkt jaunu. Tad ir bieži vien, kad telefons mēs nododam vecas tēkannas, vecos televizorus, un tā jau tās elektroiekārtas sakrājās. Akcijas, kas notiek jau vairāk nekā 10 gadus, mērķis ir pievērst jauniešus videi draudzīgai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai. Tas ilgtermiņa mērķis sasaucās ar mūsu īstermiņa mērķi, jo tomēr nepiekļauj šo vidē kaitīgo iekārtu nokļūšanu gan sadzīves atkritumu plūsmā, gan arī nedod Dievs vidē, bet arī vairāk par sabiedrības izglītošanu un par to, ka ne visi atkritumi tomēr var nonākt šajos sadzīves atkritumos. Tas arī ir tā mūsu lielā tālākā doma - stāstīt sabiedrībai caur šiem skolēniem, ka nav viss tikai sadzīves atkritumos. Tad, kad mums ir šī akcija, tad iesaistās ne tikai skola, bet īstenībā viss tas reģions, ap ko skola ir, un viņi no šīm mājām savāc šīs iekārtas. Tā ir patiesa ieinteresētība, jo skolēni zina, ka atkritumi ir jāšķiro tāpēc, lai viņi nenonāktu vidē un lai to nepiesārņotu. Un, protams, tā ir arī konkurence savā starpā, jo viņi grib savākt visvairāk tās lietas, viņi grib būt tie pirmie, jo tas jau cilvēku dzen uz priekšu. Šogad akcija notika no 8. februāra līdz 29. martam. Tās galvenā balva ir 400 eiro, otrās vietas ieguvēji saņems 300, bet trešās vietas ieguvēji 200 eiro naudas balvu.